Sveicināti, es esmu Mārtiņš Vanaks no Fototelpas, un šie ir fotografēšanas pamati tālmācībā. Tad, ja jūs nonākuši šajā te lapā, un zemāk jūs varat izlatīt aprakstu, kas ir programmā šajā te kursā, tad es šobrīd ātri izstāstīšu, kas šis ir, kā tas notiek un ko mēs šajā kursā darīsim. Ja jūs esat tikko sākuši fotografēt vai tikko nopirkuši fotoaparātu un gribat uzzināt daudz vairāk par fotografiju, tad šie ir kursi tieši jums. Šīs ir fotografēšanas pamati. Tātad no pamatiem mēs uzbūvēsim pamatzināšanas, lai jūs varētu tālāk attīstīt savu fotografisko darbību un visas turpmākās fotozināšanas audzēt tieši uz šiem te pamatiem. Tātad definīcijas, kas ir fotoaparāts, kas ir objektīvs, kā to visu salikt kopā, kā darbojas digitālā fotokamera, kā iegūt attēlu, kā ielikt datorā, kā mazliet apstrādāt, kā fotografēt dienā, naktī, kā fotografēt studijā, kā fotografēt portretu, kā fotografēt ar zīspuldzēm. Visas šīs te lietas, kas jāzina pamatā sākot fotografēt, ir šajā te kursā. Kurs sastāv no 18,5 lekcijām video formātā. Tas nozīmē, ka šīs lekcijas ir ierakstītas. Jūs tās varat skatīties jebkurā laikā, dienā, vakarā, naktī, kad neviens neredz. Jebkurā laikā jūs varat noskatīties, un mēs dosimies pārgājienos. Es došos pārgājienos, bet jūs varat noskatīties šo darbību un arī aizdoties pastaigāt, kaut ko pameklēt dabā. Es došos fotografēt naktī, augstumā, pilsētā, tumsā. Un es došos ciemos pie Rolanda uz studiju, kur mēs fotografēsim portretu, kur mēs fotografēsim ar zīspuldzēm. Tātad visādas aizraujošas darbības. Un nobeigumā jums jāaizpilda tests, kurā pārbaudīsim iegūtās zināšanas. Ja jūs testu nokārtojat, tad jūs saņemat diplomu un certifikātu, kas apliecina iegūtās zināšanas. Šī ir svarīgākā informācija, kas jāzina par kursu. Detalizēta programma ir aprakstā, varat izlasīt visas tēmas, par kurām mēs runāsim, un tieši tādā secībā. Bet jūs skatīties varat jebkādā secībā, jums interesē skatīties visu no otra gala, jūs to varat darīt. Šajā kursā jums ir nepieciešama digitālā fotokamera, vēlams ar maināmiem objektīviem, bet galvenais, lai tur ir režīms M, režīms A, AV, S vai TV, tātad, lai jūs varat pārslēgt režīmus. Vismaz viens objektīvs un dators ar internetu, kurā tad jūs varat skatīties šīs te nodarbības un iesūtīt šos te mājas darbus mums. Datorprogrammas priekš apmācībām jūs varat izmantot demo versiju, tātad izmēģinājumu versiju šīm programmām, bet, kad jūs šīs programmas sāksiet apgūt, tad jūs varēsiet arī šo programmu iegādāties un jau lietot ikdienā. Un vēl jums ir nepieciešams brīvais laiks. Tātad jūs noskatīsieties šo video, un tad jums būs maziņš vai lielāks uzdevums kaut ko izdarīt, kaut ko nofotografēt. Un šim uzdevumam jums ir nepieciešams laiks reizēm dienas laikā, reizēm vakarā, reizēm varbūt vienkārši to varēs izdarīt mājās. Ja jūs esat nolēmuši, ka šis ir brīdis, kad sākt apgūt digitālo fotografiju, tad aizpildiet pieteikumu anketu zem šī raksta, zem šī video, un mēs ar jums sazināsimies e-pastiski par visām pārējām niansēm, par visām pārējām detaļām. Ja jums vēl nav fotokameras, šeit ir links, kurā jūs varat apskatīties nelielu ieskatu video, patiesībā visai detalizētu video, kuras es izveidojis ar nosaukumu kādu fotoaparātu iegādāties. Tātad jūs varat vispirms izlemt, kuru no šiem iegādāties un pēc tam mācīties mūsu tālmācības kursos. Uz tikšanos!